Nu ko, ziema atkal tūlīt klāt, un atkal ir aktualizējies jautājums par riepām. Atbilde ir vienkārši. Riepas vajag lietot atbilstoši. Kāpēc? Tāpēc, ka A, tas ir drošāk, B, tāpēc, ka to prasa ceļu satiksmes noteikumi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka starp tavu monstru auto ar 4x4, tur Ultimate Traction un vispārējo un turbo dīzelu 1000 zirgiem, un grāvi stāv 4 mazi saķeres laukuma riepām. Vasaras riepas ziemā nestrādā, jo viņas ir paredzētas strādāt siltos laikapstākļos, siltās temperatūrās, un tad viņām ir tā īstā saķere un visi forši. Bet augstā laikā viņām saķeres nav, viņas kļūst par koka mizām, kuras funkciju nepilda. Tāpēc mums ir ziemas riepas, kuras ir paredzētas augstiem apstākļiem un kuras pat dziļos mīnusos paliek mīkstas un viņas nezaudē saķeri. Tāpēc augstos laikapstākļos jālieto ziemas riepas. Bet nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt arī protektora dziļumu un tā atlikumu un riepas vecumu. Protektora dziļums ir ļoti svarīgs ziemas riepām, tāpēc, ka braukšanas apstākļi tādi īpatnēji, sniegs, šļura un vispārējais. Un riepas vecums tiešā veidā ietekmē to, cik viņa labi strādā un cik viņa ir mīksta. Jo vecāka riepa, pat ja viņa ir pati krūtākais ziemas variants, viņa, ja ir veca, viņa būs cieta. Viņa kļūst cieta un var būt tik traģiski, ka viņa ir pat sliktāka ziemā nekā vasaras riepa. Tāpēc lietojam atbilstošas riepas, lietojam pareizās riepas, pareizos laikapstākļos un neekonomējam uz tām riepām naudu. Jo nedz Svētais Pēteris, nedz prokurors tev nekad neprasīs, cik daudz naudas tu ekonomēji un cik krutu dīlu tu dabūji uz tām riepām. Tāpēc esam droši, braucam droši. Čau!